Labdien! Esiet sveicināti šodienas EPALE un Nacionālo koordinātoru abu divu projektu kopseminārā, uz kuru mēs esam uzaicinājuši tieši pieaugušo izglītotājus. Šodienas mūsu semināra mērķis ir izrunāt kopā ar jums neformālo izglītības programmu satura izstrādi, definējot DigiComp no 1. līdz 3. līmenim, sasniedzamos mācīšanās rezultātus. Vienkāršā valodā runājot, mēs mēģināsim šobrīd ar jums runāt, diskutēt un arī dalīties labās prakses piemēros par pieaugušo digitālo pamatprasmju apguvi no 1. līdz 3. līmenim. Dienas seminārs mums notiek tiešraidē. Esiet sveicināti tiešraides klausītāji, kā arī mums šodienas darba kārtībā ir jāizrunā ar jums divas ļoti aktuālas un būtiskas tēmas. Viena no tām ir vienots ietvers digitālo prasmju apguvē, kā arī kopīgiem spēkiem ar mūsu nacionālo koordinātoru projekta eksperti Anitu Zaļaiskalni. Mēs runāsim par metodiskiem paņēmieniem un arī vadlīnijām izstrādātajām. Šobrīd atļaušos sākt ar vienotu ietvaru digitālo prasmju apguvē un stādīšos priekšā. Mani sauc Oksana Soročina, esmu EPALE projekta Nacionāla atbalsta dienesta projekta vadītāja. Un man ir tas prieks šodien jums atgādināt noteikti, jo pieaugušo izglītotāji, kuri ļoti aktīvi darbojas digitālo prasmju apguvē un īsteno gan formālās izglītības programmas, gan arī neformālās, ir jau zināms šīs digitālās 10-gades mērķis līdz 2030. gadam. Un šie digitālie mērķi mums pasaka par to, ka centrā ir cilvēks, ka mums ir izvēles brīvība, drošība un drošums, solidaritāte un iekļautība, kā arī līdzdalība un ilgtspēja. Līdz 2030. gadam Latvija par vienu no svarīgākajām prioritātēm ir izvirzījusi sabiedrības digitālo prasmju attīstību. Un līdz 2027. gadam, kur mums ir digitālās transformācijas pamatnostādnēs noteikti mērķi, sasniedzamie rādītāji tieši dekādas ziņojumā ir tas, ka vismaz 51% ir pieaugušo, ir jābūt digitālajām prasmēm vismaz pamatlīmenī. Tas ir mūsu šīs dienas semināra mērķis. Kā arī 24% ir jābūt pieaugušajiem digitālajām prasmēm virs pamatlīmeņa. Tas ir augstākajās DigiComp ietvara līmeņos. Bet kopumā runājot par šo te digitālās transformācijas pamatnostādnēm, tad tāds ambiciozs mērķis ir tas, ka vismaz 70% pieaugušo iedzīvotāji tieši vecumā no 16 līdz 74 gadu vecumā ir jābūt apguvušiem pamata digitālās prasmes. Pamata digitālās prasmes ir DigiComp ietvara, tā teikt, ietvarā no 1. līdz 3. līmenim. Tāpēc vienots ietvars, kas ir izstrādāts Izglītības un zinātnes ministrijā, mums pasaka, kādas ir tās prasības, kādas ir pieejas un konkrēti visās izglītības pakāpēs. Tāpēc tika izvēlēta sistemātiska un pakāpeniska pieeja, un tā ietver mācīšanās rezultātu pieeju, kur tiek izmantotas konkrētiem mērķiem. Un, kā jau arī šodien esmu minējusi, tad otra sastāvdaļa un arī šīs te sistemiskās un pakāpeniskās pieejas virziens ir tieši Eiropas iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvars, par kuru šodien mēs runāsim ar jums ļoti, ļoti ilgi. Tāpēc, kad ietvara piemērošanā formālajā izglītības pakāpē, ar to mēs esam jau ar jums saraduši visi kopā, un arī šobrīd mēs jau arī runājam par neformālo izglītību, jo ir tapis šis ietvars, kur arī neformālajā izglītībā mums ir nodefinēta vienota izpratne par digitālajām kompetencēm, un tāpēc digitālās kompetences ir tās kompetences, par kurām mums ne tikai ir jārunā un jādiskutē, bet ir pašiem jāapgūst. Jūs redzējāt šo mūsu skaisto lielo mērķi līdz 30. gadam. Un šīs lielais
vienotais ietvars, to es jums šobrīd nekomentēšu, bet pie būtiskākā gribētu pakavēties. Tātad pie šī vienotā ietvara ir 2 galvenie virzieni pieaugušo iedzīvotāju digitālās pratības paaugstināšanai. Un pirmais no virzieniem ir tieši konkrēti augstākās izglītības standartu pārskatīšana, lai noteiktu konkrēto studiju rezultātus un iegūtās kompetences. Un arī vienotie kvalitātes principi neformālajā izglītības līmenī, konkrēti neformālo izglītības programmu izstrādei un īstenošanai. Tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka līdz ar šo vienoto ietvaru neformālā izglītība mums ir iekļausies, tā teikt, integrējusies kopējā izglītības sistēmā. Ar kādu mērķi? Ar tādu mērķi, lai ātri reaģētu uz iedzīvotāju izglītības vajadzībām un kā arī pilnveidotu zināšanas pieaugušajiem tieši tajās vecuma grupās, kur parasti viņi nav iesaistīti formālajā izglītībā. Par formālo izglītību es noteikti nekavēšos. Šeit mums visiem ar jums ir saprotams, īpaši pieaugušo īstenotājiem attiecībā uz tā teikt, tālāk izglītības un pilnveides izglītības programmām, un tur mums ir gan noteikumi, gan standarti izstrādātie. Kā es jau arī iepriekš minēju, tad šīs te vienotais ietvars mums nosaka to, ka šī pakāpeniskā un sistēmiskā pieeja ir visos izglītības līmeņos. Un, ja mēs tagad pievēršamies tuvāk un arvien tuvāk tieši neformālajā izglītībai, tad digitālās prasmes neformālajā izglītībā mums ir noteiktas jau 2022. Gada izglītības likumā par to, ka neformālā izglītība tika paplašināta uz visām vecuma grupām. Ne tikai uz jauniešiem vai, tā teikt, studentiem vai skolēniem. Jā? Tad iepriekš neformālā izglītība tika attiecināta uz pieaugušajiem. Un tāpēc šobrīd mēs ar jums runājam, ka neformālās izglītības programmas dod iespēju personai visa mūža garumā, neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības, pilnveidot un iegūt jaunas zināšanas un prasmes. Tāpēc digitālās prasmes neformālajā izglītībā šī vienotā ietvara, tā teikt, kontekstā tiek pamatotas ar ministru kabineta noteikumiem, kuri mums ir spēkā jau kopš 2023. Gada. Un tā ir kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālo izglītības programmu īstenošanai. Un ko tad paredz šie noteikumi? Un šie noteikumi paredz to, kā mācīšanās rezultāti jau ir strukturēti atbilstoši DigiComp ietvaram un šī brīža aktuālajai versijai. Tāpēc tur ir arī iekļauti līmeņu apraksti, tāpēc jau ir izveidots vienots ietvars digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību noteikšanai, plānošanai un, kas arī ļoti būtiski, novērtēšanai. Turpinot, tā teikt, un secinot un tā kā pamatoties uz iepriekš teikto, šobrīd mēs varam runāt tieši par vienotiem principiem, kvalitātes principiem neformālajā izglītībā. Tātad konkrēti digitālo pamatprasmju novērtēšanā, kā es jau arī minēju, vajadzību noteikšanā, plānošanā, un jau šajā te normatīvajā aktā mums ir iestrādāts šis te vienotais DigiComp ietvers. Lūk, kādi tad ir ieguvumi konkrēti mūsu studējošajiem personai? Ieguvumi ir tādi, kad neformālās izglītības programmas nobeigumā tiek izsniegta apliecība. Un tad šajā apliecībā jau ir norādīta informācija par sasniegtajiem mācīšanās rezultātiem. Nevienam nav noslēpums, īpaši pieaugušo īstenotājiem, kas ir neakreditētās izglītības iestādes. Ja? Lūk, un tad šī apliecība un šī informācija, kas jau tur ir strukturēta atbilstoši DigiComp ietvaram, jau tiek izmantota kā pamats turpmāko manu konkrēto personas vajadzību, mācību vajadzību noteikšanai un arī plānošanai. Kādi ir ieguvumi attiecībā uz vēl pievienoto vērtību, tad šeit mums ir jārunā par to, ka šis te vienotais ietvars dod personai iespēju attīstīt jau esošos sasniegto mācīšanās rezultātus, kā arī attīstīt tieši atzīšanu. Tas, protams, noteikti ir nākotnes jautājums, bet arī pēc tam ir otrs moments, ka personas jau sasniegtos mācīšanās rezultātus pilnvērtīgi var norādīt savos
savos dzīves, tā teikt, aprakstos un precīzi pamatojoties uz šo te saņemto neformālās izglītības programmas apliecību, jau arī norādīt savas prasmes digitālās, kuras ir tikai iegūtas. Un, kā es jau arī minēju, noteikt un plānot arī turpmākās savas vajadzības. Tādējādi šīs te vienotais digitālo prasmju apguves ietvers mums veicina gan formālās, gan arī neformālās izglītības savstarpēju papildināšanu. Kādi tad ir ieguvumi tieši izglītības īstenotājiem? Mums, kas ir tiešraidē mūs vēro vai arī šeit ir klāt. Tātad ieguvumi īstenotājiem ir tādi, kad tiek veidota vienota izpratne par valstī noteiktajām prasībām un principiem nodrošināt neformālo izglītību. Un konkrēti šīs dienas kontekstā digitālo prasmju apguvē. Lūk, un šeit ir jāpiebilst, ka vienotais ietvers ir obligāts neformālās izglītības īstenotājiem. Ja mēs runājam kopumā par iegūmiem sabiedrībai, tad šeit, izmantojot šo te vienoto pieju, mēs, tā teikt, sniedzam personām tā kā plašāku iespēju izvēlēties, ko mācīties, un mēs visi, kas īsteno šīs neformālās izglītības programmas digitālo prasmju apguvei, spēlējam pēc vienotiem noteikumiem. Un izvēloties kaut kādu konkrētu neformālo izglītības programmu, persona var iepazīties ar šīs neformālās izglītības programmas saturu, sasniedzamajiem rezultātiem, aprakstu, un šīs aprakstu un šo te nodefinēto sasniedzamo mācīšanās rezultātu, tā teikt, piedāvājumam katram īstenotājam ir jāatbilst, kā es jau minēju, konkrētajam vienotajam ietvaram. Un tādā veidā katrs, tā teikt, dzīvo konkurences apstākļos un personai ļoti precīzi nodefinē, ko tad šīs konkrētās izglītības programmas, neformālās izglītības programmas laikā un noslēgumā konkrētais cilvēks apgūs, ja, un kādus sasniedzamos mācīšanās rezultātus iegūs. Lūk, un tad vēl viens lielais, tā teikt, ieguvums sabiedrībai ir tas, ka jau šobrīd valsts pasūtījums balstās tieši uz šo te konkrēto Eiropas iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvaru un digikompu, kā arī šie te ministru kabineta noteikumi jau pieminētie nosaka tiesisko regulējumu šādai pieejai. Runājot par valsts pasūtījumu, šeit man obligāti ir jāpiemina tas, ka digitālās prasmes ir horizontālā prioritāte visos izglītības līmeņos un pakāpēs. Šeit jums ir atspoguļota piramīda, ko kolēģi vienmēr arī labprāt dalās un arī parāda. Tāpēc gan pamata prasmes pieaugušajiem, ko jūs redzat apakšā, kur ir būs arī pieejamas valsts atbalsta programmas līdz pat 8. digikomp līmenim. Mūsu valstī ir izvirzīta kā horizontālā prioritāte. Un es domāju, ka katrs sev varēs atrast piemērotāko, tā teikt, piedāvājumu, lai varētu pilnveidot arī savas personīgās digitālās prasmes. Runājot par atbalsta programmām digitālo prasmju apguvēju, tad Izglītības zinātnes ministrijas izveidotā infografika mums ļoti precīzi, ļoti strukturēti atspoguļo to, kad sākot ar digitālo pamatprasmju apguvi un arī, tā teikt, noslēdzot ar 8. digikomp līmeni, kas ir specializētās digitālās prasmes, šajā plānošanas posmā ir izstrādātas atbalsta programmas un jau ir uzsākta to pakāpeniska ieviešana. Tāpēc, ņemot vērā mūsu šīs dienas ar jums sarunas tematu, mums ir digitālās pamatprasmes no 1. līdz 3. digikomp līmenim, un šeit jūs varat redzēt jau šobrīd pieejamās atbalsta programmas, ko arī īstenos ne tikai Izglītības un zinātnes ministrijas, tā teikt, padotības iestādes, bet arī citu ministriju resoros. Kādā sakarā šeit ir EPALE, un EPALE, kā Nacionāla atbalsta dienests, īsteno ļoti ciešu sadarbību tieši ar pieaugušo izglītotājiem. Šajā virzienā mēs strādājam un esam viens no atbalsta rīkiem,
tieši pieaugušo izglītotājiem, un, kā es jau arī šodien minēju, sadarbībā ar otru izglītības un zinātnes ministrijas projektu, kas ir nacionālie koordinatori, mēs kooperējamies un veidojam šos te gan reģionālos sadarbības seminārus, gan arī šīs dienas mūsu seminārs ir tāda veida seminārs, kur mēs labprāt ar jums dalāmies ne tikai informācijā, gan konferencēs, gan darba grupās, bet arī mēģinam jau ieviest šīs praktiskās lietas tieši pieaugušo īstenotāju līmenī. Ja mēs runājam konkrēti par to, kā tad un kādā veidā mēs darbojamies un kādos formātos, es domāju, ka tie, kas pazīst Tepali, ļoti labi zina, ka tā ir platforma gan latviešu valodā, gan arī angļu valodā, un tāpēc visa informācija gan par vienoto ietvaru, gan par DigiComp līmeņu, gan arī mūsu resursu centrā ir pieejami visi dokumenti vienu vietu, kas atvieglo jūsu darbu un informācijas meklēšanu. Mums ir ieraksti un diskusijas un ne tikai resursiem, bet arī notikumu kalendāriem. Un ko tad mēs darām šajā virzienā? Viennozīmīgi mēs sniedzam atbalstu ne tikai pieaugušo īstenotājiem, bet arī mūsu citiem sadarbības partneriem un veidojam šādas gan konferences, gan arī seminārus. Un runājot par vienoto ietvaru un DigiCompu, tad mums bija ļoti skaista konference, un šeit jūs atradīsiet arī linku ar šīs konferences ierakstu, kur mēs runājām un diskutējām par to, kā tad mums virzīties un kā mums būt, tā teikt, ceļā uz vienotu izpratni par digitālajām kompetencēm. Un šodien dienas seminārs mums ir turpinājums iesāktajai mūsu skaistajai tradīcijai. Sekos arī noteikti vēl semināri nākotnē, un kopā mēs mēģināsim arī virzīties uz to, kad pieaugušo izglītības īstenotāju darba kvalitāte un arī saturs, definējot sasniedzamos mācīšanās rezultātus, tā teikt, atbildīs mūsu vienotajam ietvaram. Šajā sakarā sekojiet lūdzu informācijai. Paldies! Tā, un tagad es došu vārdu turpinājumam manai kolēģei un nacionālo koordinātoru projekta ekspertei Anitai Zaļaiskalnei, kura pastāstīs mums tieši jau par satura izstrādi. Lūdzu, Anita. Labdien visiem, un labdien arī tiem pieļauju daudzajiem, kuris ir otrpus šīs telpas vai ekrāna skatās tiešsaistē. No vienas puses liels paldies Oksanai par šo ievadu, no otras zināmā mērā varbūt iznāks par kādiem dokumentiem atkārtoties, bet, kā mēs visi zinām, atkārtošana esot zināšanu māte. Un mans savukārt tas uzdevums ir gan šo teorētisko vēl padziļināt, pastāstīt, ko mēs esam paveikuši projekta nacionālie koordinātori ietvaros, gan arī tā mazliet jau iesildīties, ka toties programmā, ka pēc pauzes vairāk vai mazāk, vai klātienē vai attālināti, cilvēki praktiski darbosies un šos sasniedzamos rezultātus formulēs. Es atvainojos, ja varbūt mana balss kādu brīdi izklausās kā no pagraba, ir rudens, bet es ļoti ceru, ka dzirdams ir. Tātad par to, ko jau teica, bet tādai nostiprināšanai dažas lietas, daži jēdzieni, jo Oksanas prezentācijā izskanēja arī šī informācija, varbūt vēlreiz uzsvērt, lai, tā sakot, nav pārpratumi un lai mēs visi domājam, elpojam un kustamies vienā virzienā. Tātad noteikti sākot ar šo programmu veidošanu, īpaši, ja mēs tad domājam par šo vienoto ietvaru, ir visai vērtīgi
ielūkoties, ko tad normatīvie dokumenti saka par to vai citu izglītības pakāpi, veidu, formu un vēl kādus jēdzienus, tad lūk, izglītības likums šobrīd aktuālajā redakcijā ir, tur ir definēts, ko saprotam ar jēdzienu neformālā izglītība un ko ar pieaugušo. Un šeit es vēlreiz uzsvēršu, un liels paldies Oksanai, ka tas jau tika izdarīts, ka šobrīd, veidojot šīs neformālās izglītības programmas, šis tā nosacīt sakot mērķa auditorijas tvērums ir paplašināts, un mēs tā stingri nenodalām pieaugušie vai cilvēki, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ar vārdu savienojumu neformālās izglītības programmas mēs attiecinām uz ikvienu, uz bērndārzu vai pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem varbūt gluži ne, bet pamatskola vai vidējā izglītības pakāpe noteikti būs un varbūt arī augstākās. Tātad neformālās izglītības programmas, tas būs tas, ko mēs tālāk tātad ar kādu jēdzienu operējam. Savukārt bez jau pieminētajām un daudzinātajām neformālās izglītības programmām, kā jūs redzat, ir piesauktas arī daudzas citas programmas, un šeit varbūt ir vērts mazliet pakavēties vēsturē, kādēļ varbūt šāds dokuments kā kārtība atļauju izsniegšanai neformālās izglītības programmu īstenošanai ir tapis, un ko tas dod gan tiem, kuri šīs programmas veido un īsteno, gan tie, kuri apgūst, gan tie, kuri uzrauga, kā tas viss notiek. Tad programma, tātad izglītības programma sevī paredz, ka tā ir kāda struktūra, tā ir orientēta laikā, kaut kad noteikti sāksies, kaut kad beigsies. Atšķirība no pārējām, piemēram, vispārējā izglītība, augstākās izglītības un arī tālāk izglītības programma vai pilnveide neformālās izglītības programmā nav obligāti noteikts tas, ka ir jābūt noslēguma pārbaudījumam. Bet tas nenozīmē, ka netiek pārbaudīts tas, ko jūs vēlaties cilvēkiem iemācīt. Varbūt es arī mazliet tādu diskusiju, lai nav tāda sajūta, ka varbūt kaklā stīvums var iemesties pēc pusotras stundas tādas cītīgas skatīšanās uz šo virzienu, varbūt mazliet tātad par šo tēmu tādu drusciņa dzīvāk paturpinot. Piemēram, bija šīs Digicom pamatprasmes, un šobrīd, teiksim, seniori daļa joprojām ir satraukušies par to, ka e-paraksta lietošana kļūs arvien obligātāka un no nākamā gada arī, un man ar to e-parakstu attiecības ir pavisam, ja ne gluži naidīgas, tad pietiekami atsvešinātas. Kā jums šķiet par tagad, un šāds piedāvājums ļoti, protams, būtu noderīgs un atbalsts iemācīt šādu prasmi vai nostiprināt, lai cilvēks patstāvīgi varētu justies un viņam nebūtu jāvēršās pēc palīdzības piemēram, radiniekiem vai uz biblioteku, kā tev to labāk izdarīt, kā būtu ar vērtēšanu šādā kontekstā. Jā, man jautājums, ja kāds atbild, vai man aiziet ar mikrofonu, jeb jūs vienkārši pietiekami skaļi runājat. Es atvainošos, ja tiešsaistē varbūt kaut kas nebūs dzirdēts, bet auditorija noteikti dzirdēs. Varbūt kādu ideju. Lūdzu, droši. Jā, jums pat piedāvā mikrofonu. Kundzes, nelaidiet garām šo iespēju runāt mikrofonā. Mazlietiņa. Labdien, Jelena Muļķinieks, Lietuvas zinātnes ministrija. Es domāju, ka šeit varētu būt, protams, no vērtējums tādā izpratnē, kā formāla izglītība ar atzīme vai ieskaitīts vai neieskaitīts, bet tiešām spēja nodemonstrēt beigās, ka cilvēks ir sapratis un viņš prot arī patstāvīgi iziet šo visu ceļu un izveidot sev, parakstīt dokumentu ar elektronisko parakstu atvertavu un sasniegt savas mācīšanas rezultātus. Jā, liels paldies, jo tieši tā tad arī es ceru, ka pārējās kolēģis piekritīs. Te arī būtu tā specifika neformālās izglītības programmām, jo nevienmēr, sākotnēji, tātad tām nav jābūt ne tik apjomīgām, ne arī tik nopietniem pārbaudījumiem, bet mēs konstatējam rezultātu, vai tas ir vai nav sasniegts, kādā līmenī. Šeit vēl vietā būtu piebilst arī tas, ka netraucētu dalībnieku pašvērtējumu
izvērtējums vai pašnovērtējums. Es varu savā latviski nerunājot čeklistē ielikt skaistu krustiņu vai ķeksīti, pretī māku parakstīt dokumentus ar elektronisko parakstu. Un varu varbūt to parādīt kādam citam, kas ir vēl viena pakāpe svarīgāk un augstāk. Tātad neformālās izglītības programma, šī viena atšķirība ir šī sasniedzamo rezultātu pārbaudes veids vai forma, kurai varētu nebūt šī akadēmiskā pieskaņa, bet satura īstenošanā tā vienkārši ir. Tā, mazlietiņ, vēlreiz izglītības likums, es ceru, ka jums vairāk neapniks, man liekas, šķiet, šis ir pēdējais slaids vai pat priekšpēdējais, kurā tas būs pieminēts, bet, lai sāktu, ir ļoti svarīgi zināt šo spēles laukumu un noteikumus, tāpēc es atļaujos jūsu uzmanību mazliet aizkavēt ar to, lai pašiem varbūt nav tik dikti jālasa un jāmeklē. Tātad arī jau likuma 46. pants, kas tieši vairāk pievēršas neformālās izglītības programmām, ko jau daļēji citēja Oksana. Tātad ietver sasniedzamos mācīšanās rezultātus, un tas tagad mums ir skaidrs, un pie tā arī praktiski strādāsim. Tālāk ir norādīts arī, kāda ir apgūves forma un tā tālāk. Tad par šīm atļaujām tātad tie īstenotāji, kuri nav akreditētas izglītības iestādes, iesniedz iesniegumu šādu atļauju saņemšanai attiecīgajā pašvaldībā, kurā tiks īstenotas izglītības programmas. Savukārt akreditētas izglītības iestādes var īstenot tās bez saskaņošanas ar savām pašvaldībām, bet tas neizslēdz sasniedzamo rezultātu eksistenci un definēšanu. Un, kā jau pieminējām, tātad tiek izsniegta apliecība. Un arī šeit, jo ir bijuši tādi, diskutabli momenti, varbūt pat līdz tādām karstām diskusijām par šo apliecību, tātad es jau pateikšu pie šī slaida un vēl uzsvēršu noslēgumā, šī apliecība nebūs ne kvalifikācijas apliecība, ne kvalifikācijas daļas apliecība, ne apliecība par moduļu saturu apguvi, kā ir modulārajām programmām. Tā būs tieši par to, par ko tā ir, par neformālās izglītības programmas apguvi. Bet sasniedzamo rezultātu esamība ļauj saprast, kas tad šajā programmā ir apgūts, un, ja kādu reizi dzīvē, piemēram, šim cilvēkam, kuram liksies, ka labi, es māku parakstīt dokumentus ar elektronisko parakstu un nekad mūžā vairs ne dzīvē nevienai izglītības programmai pat tuvumā neiešu. Varbūt tomēr cilvēki mainās, dzīve ir gara, profesijas arī, prasības dažādas, un cilvēks vēlas kaut kādā veidā formalizēt, atzīt kādu savu prasmi. To var izdarīt arī šobrīd, bet, piemēram, neformālās izglītības programmās iegūtās apliecības palīdzētu labāk saprast. Īpaši tāpēc, ka šie sasniedzamie rezultāti ir nolasāmi un atpazīstami arī, piemēram, tālāk izglītības, pilnveidas izglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās un citās. Tas būtu tas lielais iegūms, manuprāt, ne tikai tiem, kuri vēlas apgūt neformālā izglītībā kādu prasmi, bet arī izglītības iestādēm vai citām institūcijām, kurām nākas dažreiz ļoti lauzīt galvu, kā varētu pielīdzināt, atzīt un cilvēkam, tā teikt, draudzīgākā un ātrākā veidā saprast, ko cilvēks ir apgūs un ko viņam divreiz varbūt nevajadzētu vēlreiz mēģināt apgūt. Tātad tas būtu par šo. Tālāk jāsāk mazliet lielīties, visi kādreiz saka, ko ir padarījuši. Tas gan nebūs lielīts, bet šie ir 2 dokumenti, kas ir tapuši pagājušā gada nogalē, kuru saturs ir, nevarētu teikt, ka tas ir identisks, bet ir atsevišķas nianses, jo balstoties uz šo kārtību, kas jau tika pieminēta, ir izstrādāts vadlīnijas pirmā, kas vairāk ir mērķa auditorija, tie, kuri izsniedz atļaujas, lai varētu izvērtēt un vajadzības gadījumā lūgt precizēt un atļaujas attiecīgi izsniegt.
Savukārt otras vadlīnijas ir vairāk paredzētas un uz tādu mērķa auditoriju, kā tieši neformālās izglītības programmu īstenotāji. Un tur arī varbūt ne tik daudz, kā mums šodien gribētos, bet tādēļ ir arī šie paplašinošie semināri vai citi pasākumi, kuros par sasniedzamiem rezultātiem mēs jau runājam dziļāk, darbojamies paši un tādā veidā šo pieredzi iegūstam. Bet tieši tur ir arī pieminēti sasniedzamie mācīšanās rezultāti. Par apliecību. Atšķirībā no jau manis pieminētajiem dokumentiem, kā piemēram profesionālās kvalifikācijas apliecība vai apliecība par profesionālās pilnveides programmas apguvi, nav noteikts valsts standarts, kā būtu jāizskatās šai apliecībai par neformālās izglītības programmas apguvi, bet vadlīnijās ir ielikts pielikumos paraugs, ko, manuprāt, varētu izmantot gana veiksmīgi, kā šo matricu, protams, norādot attiecīgos savus parametrus, un arī tur jau ir iestrādāts, kādi tad ir šie mācīšanās rezultāti, sasniegtie. Un tas būtu tas dokuments, kas ir cilvēkam, kas gan nesaka, ka viņš ir kvalificēts datorspeciālists, visdrīzāk jau, ka ne pēc mācēšanas parakstīt dokumentus ar e-parakstu, bet viņš ir apguvis šo prasmi, viņš to prot izdarīt. Ko mēs varam nofiksēt. Ja? Tāpat arī noteikti es tagad pieminēju tikai šo vienu pamatprasmi, un, protams, tā būtu tāda maza mikrodaļiņa, un diez vai tādēļ veselu programmu jūs rakstīsiet, bet tur nāks klāt noteikti arī citas prasmes, un tad jau tas saraksts kļūs vēl pārskatāmāks. Tātad ir šāda vadlīnijās ir šīs te apliecības paraugs, ko var izmantot un attiecīgi gatavot apliecības savas. Tagad mazliet par tām vajadzībām, kas arī maz izskanēja. Jo kādēļ mums būtu tagad jārunā, domājot par sasniedzamiem rezultātiem, vēl kaut ko par mācīšanās vajadzībām? Nu, tādēļ vien, ka jūs varat veidot savas programmas dažādai mērķa auditorijai, un arī tā rezultātu pārbaude vai tā veids, kādā jūs īstenosiet savu programmu, būs atšķirīgs. Nu, piemēram, tas, kas ir mūs vieno šobrīd, un kas arī par Digikomp ietvaru, vajadzīgi apgūt pamatprasmes. Dzīves nepieciešamība vai darbā. Priekšnieks saka, viss cauri, būs tūlīt ar tevi, ja tu to nepratīsi, cilvēks mēģina iziet no situācijas. Vai man šīs prasmes jau ir, un es tās vēlos pilnveidot, un te noteikti būs citi sasniedzamie rezultāti. Tie nebūs vieni un tie paši. Tad cilvēki, kuri varbūt sasniedzamos rezultātus netik ļoti skatīsies, bet liksies pievilcīga kāda no neformālās izglītības programmām, ne šobrīd apspriestājs Digikomp ietvars, bet daudzas citas, kas cilvēkam palīdz mazliet tā kā justies pilnvērtīgākam, noderīgākam, celt viņa pašapziņu. Galu galā atceramies seno Maslova piramīdu, vajadzību piramīdu, kur tieši vēlme pēc pašizaugsmes un tādas sevis apliecināšana ir augšdaļā. Tad, atkal domājot par Latvijas iedzīvotāju vecuma struktūru, visdrīzāk būtu arī nepieciešamas programmas, kas nodrošina vai apmierina cilvēku vajadzības pēc socializēšanās. Jo tā ir iespēja būt kopā. Mums arī šodien mēs šeit esam klātienē, un varbūt beigās kāds skatīsies, redz, cik labi viņi te tagad kopā darbojās, un es to daru caur datorekrānu. Vajadzēja atbraukt tomēr šeit. Nu, tas tā mazliet ironiski, jo mēs zinām, ka ir attālumi, ir laiki, ir daudz kas cits, bet šo mēs tomēr nevaram tā teikt pavisam no sava redzes loka pazaudēt, jo tā ir ļoti būtiska cilvēku vajadzība. To, kā augstskolu cilvēki zina, pierāda daudz pētījumu pēc Covid ēras, ka tas ļoti cilvēkiem pietrūkst. Un tā varbūt ir tas ir lielākais iegūms, un varbūt vienam otram tā ir prasme, jo izrādās mēs to nemaz vairs tik ļoti neprotam, kā varētu domāt.
Tad, protams, jaunas, tā būtu pilnveide, vai tā ir esošā profesija, kur mainās tehnoloģijas un jāapgūst kas jauns, vai cilvēks vēlas vispār savu karjeru veidot tā, kā tas aizvirzās pavisam citā virzienā. Šeit es mazliet par citu piemēriem neteikšu, teikšu par sevi. Savu laiku vēl 20. gadsimtā, un tad, kad Latvijas valsts status bija cits, tad mana pirmā profesija bija saistīta ar ēdienu gatavošanu. Šobrīd es te esmu, un vēl cita mana saistībā tad kā vadības zinātņu doktors. Bet vēl papildus cita šķautne ir saistībā ar kultūras un mākslas vēsturi un vēsturi. Saliekam kopā, un es domāju, ka jūsu dzīves ceļu varētu to pašu apliecināt un pierādīt lielā mērā. Tātad, kas arī zināmā mērā veicina šo mūža izglītības kultūru, jo vēl arī šo neformālās izglītības programmu tāda pievienotā vērtība ir to apgūstot, un tas ir diezgan viegli. Un pat tad, ja šie pārbaudījumi ir tādi, ko mēs atzīmējam kā ieskaitīts, kad tas ir vajadzīgs, jo varētu arī tāda situācija būt. Tas cilvēkam tomēr mazliet atgriež uz tā, ka izglītība tas ir process mūža garumā. Un mēs neatvadamies uz visu reizi, ja atceraties savus izlaidumus, piemēram, pēc vidusskolas. Tad es dziļi atvainojos gan tiem, kas klātienē, gan tiešsaistē, ja tā nepadomājāt, bet man savulaik bija doma, tad laikam varbūt, ka nekad. Jā, paldies skola, paldies, ja vien nav jau nosprausts tas ceļš tajā brīdī, varētu atkal atpūsties, bet pabeidz pamatstudijas, laikam ir taču maģistrantūra, ir vēl kaut kas, tieši tāpat ir arī tas plašums, jā, varbūt nevienmēr uz to augsto līmeni, bet te vēl ir iespēja kaut ko papildināt, un tas arī. Tieši tāpat kā vajadzība attīstīt savus intereses vaļaspriekus, kur arī der neformālā izglītība, kas pat pildīs vairāks, tur būs gan šī socializācija, gan cilvēku ar vienotām interesēm kopā, savstarpējā pieredze, zināšanu bagātināšana un daudzas citas labas lietas. Tā kā būtībā šis ir tāds arī jums kā īstenotājiem, ja jums jau to sākat īstenot un runājat ar auditoriju vai ir nodarbības, tad būtu vērts pieminēt, ka šis ir tikai viens tāds no puzles gabaliņiem, un jums ir vēl daudz iespēju kaut ko darīt vai šajā pašā jomā, jo, ja jau ir pamatprasmes ar Digikompt 1 līdz 3, mēs redzējām schēmā, kur šīs pamatprasmes nebeidzās ar to, ka ir pamatprasmes, tālāk ir iespēja tās attīstīt, tāpat arī vēl pievērsties kaut kam citam, jo tas laikam ir tāds izaicinājums Latvijas sabiedrībai kopumā, proti izkopt un attīstīt šo mūža izglītības kultūru, lai mazliet to stereotipu, to barjeru laustu, ka izglītība tas ir sēdēšana klasē pie sola, tas ir formālās izglītības dokuments un pēc tam kā ar nazi nogriežam. Jo tad, kad tā dzīve piespiež, tad cilvēks mazliet tomēr ar citādām domām nāk uz apgūt programmas. Tad, kad tā ir manis iekšēji motivēta vajadzība, plus vēl varbūt dzīve saka, ka jā, vajag gan, tad tam jau ir pavisam, kā saka, cits svars un garša. Tad mēs tā lēnām aplinkiem tuvojamies tam darbam. Tātad arī šajā kārtībā par atļauju izsniegšanu ir norādīts, kā būtu jāveido programmas apraksts, apraksta paraugs, un es šeit nerādu visu, jo tālāk ir arī satura izklāsts un citi vajadzīgie lielumi, bet šeit jau ir pašā tajā, tā sakot, programmas galviņā mērķis un sasniedzamie rezultāti. Un otra programmas vietne, kur būs jēdziens sasniedzamie rezultāti, būs tad, kad programma jau sāks pa tēmām dalīt. Arī tur, arī katrai tēmai. Ja, sasniedzamie rezultāti. Protams, ja mēs jāskatās ir uz apjomu, ja mums kaut kas ir 4 stundu apjomā, diez vai mēs viņu dalīsim 4 apakštēmās, tas ir tīri loģiski. Tātad,
Un, jā, es arī to teicu, un te ir tas redzams par satura plānojumu. Tātad, ja ir plānots ilgākā laika termiņā un vairākas tēmas, tad, jeb temati, tad lūk, katram no tiem arī ir definēts savs sasniedzamais rezultāts. Tagad mazliet pie tā indeksiņa, jā, skatos tagad uz Lauru, mums sanāca gara telefona saruna par to, un jūs arī noteikti zinat, augstskolu vidē arī ir learning outcomes un study outcomes un dažādi citādi vārdi. Arī izglītības dokumentā tomēr definīcija nav, bet tas pavisam netraucētu manā skatījumā, ja tāda tur tiktu ieviesta, jo izglītības likums tomēr ir tāds, kas ir diezgan tāds pārstāvošs daudziem, bet ir, un šis ir savulaik arī citos dokumentos formulējums, ka tie ir apgalvojumi, tātad jau apgalvojumi izteiksmē, ko cilvēks, jeb izglītības guvējs zina, prot un spēj izdarīt vai var izdarīt. Un vārds spēja vēlētos uzsvērt, ka šīs varētu būt galvenais tieši par neformālās izglītības programmām, jo, ja mēs salīdzinām ar formālo izglītību, tad bieži vien šī teorijas daļa varbūt kādreiz pat nevajadzīgi daudz ir, un tā praktiskā nodarbošanās netik ļoti, lai gan pēdējā laikā tomēr ir vērojama tendence tam jau iet mazumā, jā, tieši darot, praktiski darbojoties, ir šis te komplekss sasniedzamais rezultāts. Bet spēja, tātad tas varētu būt tas, ar ko mēs varam sākt, ko tad vajadzētu mūsu plānotajā neformālās izglītības programmā, tad, kad tā ir pabeigta, tātad nodemonstrēt, kā jau pareizi teica Jeļena. Es to vienkārši nodemonstrēju, kaut vai mums ir auditorija, vai to var izdarīt attālināti. Ja tas nav saistīts gluži ar Digikomp ietvaru, tas var būt, ka ir kaut kādi izgatavoti, piemēram, priekšmeti vai kaut vai rokdarba tehnikas arī var būt kā neformālās izglītības programmas, tātad ir kaut vai improvizēta skate par savu sasniegto, vai cilvēks nodemonstrē, ka viņš to pastāvīgi spēj izdarīt bez citu palīdzības. Tad, es domāju, ka es neko daudz jaunu te nepateikšu, jo arī studiju rezultātus tieši tāpat varētu raksturot vai citus, bet tomēr mazas nianses tad, kad plānojam. Ja? Tātad skatoties atkal gan tajā ietvarā, kas ir Digikomp, gan tajā, kam ir šī kādam līmenim un kādai iespējamai mērķa auditorijai jūs to plānojat, tam rezultātam jābūt ticamam. Cilvēki, kuri nodarbojas ar atļauju izsniegšanu pašvaldībās, tur varētu būt pēc tam, zināt, kādreiz bija tādi interesanti izvilkumi no skolēnu sacerējumiem, ko savulaik apkopoja skolotājs. Iespējams ar laiku mums varētu arī būt kādi piemēri, ko varbūt nevajadzētu darīt. Ja? Loģiski padomāt, ja nav prasmes vispār rīkoties, piemēram, ar šo te e-parakstu, šie vārds neko neizsaka, tad kā mēs varam prasīt, lai tagad gan pats izveido paraksta, nosūta tālāk un vēl kaut ko dara. Ja? Tālāk tātad rezultātam ir jābūt gana būtiskam. Es atvainojos, vai tas attiecas arī uz mani, kas man jādara pēc 45 sekundēm vai... Skaidrs. Paga. Tātad viens no daudzajiem ekrāniem mums tika vests pie dzīvības, un mēs varam veiksmīgi turpināt. Tad arī šie sasniedzamie rezultāti bez šaubām ir daudzi, un es paskatījos arī Digikomp ietvarā, tur ir diezgan gara liste. Izvēlamies to, kas patiešām ir nepieciešams. Tāpat arī tieši neformālajā izglītībā trešais tas kritērijs parametrs vairāk uzrunās jūsu izglītības guvējus, ja, būs jau skaidri saprotams, ko ar to var darīt. Tātad es varēšu tos dokumentus parakstīt. Man tas ir dzīvē nepieciešami, lai komunicētu, nosūtītu iesniegumus valsts iestādēm vai vēl kādas citas darbības veiktu. Un, ja mēs gribam tomēr novērtēt, ka tas ir sasniegts, tad ikvienā gadījumā ir jābūt izmērāmam. Šī arī būtībā, es teiktu, tas ticams un izmērāms, tie, manuprāt, ir tādi biežākie klupšanas akmeņi, kur vai nu mēs gribam pārāk labi
kaut ko, nu, tādus tā kā sapņus, jā, zilus vai rozā, vai atkal ir tā, ka nu, mēs uzliekam pārāk vienkāršoti, kas konkrētai auditorijai varbūt šķiet nu, tā mazliet pat nogurdinoši, ko es tur darīšu 6 stundas, ka es jau pa 20 minūtēm to visu zinu. Jā. Tātad tādā, nu, šeit parasti saka, ka tas vidusceļš vienmēr esot zelta ceļš, un arī šeit laikam nebūs savādāk. Mazliet. Skatīsimies, cik mums ir laika. Varbūt es ietaupīšu kafijas pauzē, bet mēs noteikti varam par šo varbūt padiskutēt, jo jums tieši tas sagaida, un es varbūt mēģināšu vēl kādu palīdzību. Nu, lūk, bez Digicom, kaut gan man meklējot šodienas prezentāciju, man šķita, ka tieši šī tēma varētu saistībā kaut ko ar digitalizāciju un algoritmiem un datoriem varētu likties pietiekami saprotam. Nu, es varbūt pajautāšu, dāmai, vai ir kāda pieredze ar puzuriem kādam? Nav, tātad jūs. Un kā jums šķiet, uz kuru programmu jūs varētu doties pagaidām tīri vizuāli, uz to pirmo vai uz to otro? Jā, te arī tas nebija nejauši, kādēļ ir ielikts, jo jēdziens puzuris sevī ietilpina ļoti daudz ko. Un mēs varam, un tas nebūs nekas nepareizi un pat ļoti slavējam, ja ir neformālās izglītības programma, puzuru gatavošana, un cilvēki mājās aiziet ar, piemēram, 12 maziem puzurīšiem, Ziemassvētki tuvojas, glītis būs ko eglītē likt. Un viņi šeit iemācījušies, bet šo, kas, starp citu, ja varbūt redzējāt arī kāds klātienē, tas ir no pagājušiem dziesmas svētkiem lielās izstādes, šis brīnums skaistums, kas tur vispār tika radīts un puzuris tai skaitā, nu, to diez vai gan pa 4-6 stundām, gan pa vairākiem laikiem, un tur, nu, gluži bez pamatzināšanām tomēr nesanāks tādu izveidot, vai vismaz tik kvalitatīvu. Tad mēs varam pielikt vēl kaut kādas dimensijas klāt šim te, jā, ko es mazliet tā kā pamēģināšu šeit tālāk nākamajā mazliet atvērt. Lūk. Nu, piemēram, ka būtu mērķis. Ar mērķi gan ir jāsāk. Nu, tas pirmais variants būtu, ja mums tas Digicom pirmais un vienkāršie uzdevumi, tad te būtu. Ja mērķis piedāvāt iespēju patstāvīgi izgatavot vienkāršus puzurus. Un kā jums šķiet, kā ļoti vienkārši no šī te pirmā piemēra ātri tikt līdz sasniedzamam rezultātam? Tur ir ļoti vienkārši, ja pareizi uzrakst mērķi. Jā, patstāvīgi vai izgatavot vienkāršu, nu, vai pēc vienkāršu puzurus. Kādreiz varētu vēl atvieglot to būtu pēc parauga. Ja? Tālāk tiem, kuri jau zina un kuri to ir darījuši. Ja mēs liekam šādu mērķi, tad mēs nevaram sākt tikai ar to, ka vispār, ziniet, dzīvē ir tādi puzuri. Tad mūsu ievads būs par to, ka mēs to jau zinām, un tagad skatīsimies, ko vēl ar to var izdarīt. Ja? Tātad līdz ar to arī sasniedzamais rezultāts būs pilnveidotas šīs prasmes. Un tad mums jāsaprot, kā mēs varam novērtēt šīs pilnveidotās prasmes. Tas nozīmē, uz ko es tā mazliet velku, kas nav varbūt ierakstīts programmā, bet loģiski, lai es saprastu, ka kaut kas tiek pilnveidots. Nu, jebkurā studiju priekšmetā, mācību priekšmetā. Kas vispirms būtu jānokonstatē? Kas tad ir? Jo varbūt es saku, es māku, kā tas balodis pasakā, protu, bet nekas. Tātad te ir tas, ko formālajā izglītībā sauc par diagnosticējošo vērtēšanu, kas var neaizņemt daudz laika, tas var būt aptaujājot, vai varbūt darot, kā tas ir. Tātad vai tiešām to rezultātu varam sasniegt? Varbūt ir vērts arī programmā ierakstīt, ka šādiem te izglītības guvējiem tomēr būtu nepieciešamas
tās pamatzināšanas puzuru gatavošanā, nevis pilnīgi nekādas. Ja? Tad vēl, ja gribam mazliet tā kā horizontāli radošumā, netradicionāla dizaina, jo mēs varam izmantot salmus, niedres, bet varbūt arī citi materiāli un forma puzuris. Tie var būt izmantojami kā dekori, vēl kāda cita ideja, un atkal te jau būs cita kvalitāte, mērķis, tātad sasniedzamais rezultāts attiecīgi arī cits, un arī tā novērtēšana, kā sasniedzamais rezultāts ir apgūts, nav apgūts un kādā pakāpē cita. Nu, te 4 tāpēc daudz punkti, jo varētu vēl daudz ko citu salikt kopā saistībā ar tēmu puzuriem, bet, manuprāt, te arī veiksmīgi saslēdzās ar jūsu Digicom šo ietvaru, kur arī var sākt no mazumiņa un audzēt vai skatīties, kā kaut kas attīstās horizontāli. Ar šo es vēlējos uzsvērt, ka patiesi tas sākuma ceļš ir labs un labi ieguļās tad, ja mēs tā precīzi pasakam mērķi. Nu, ik viens, kas ir vadījis kādu studiju darbu, zina, ja mērķis, ja tur ir uzrakstīts tā līgo laiva uz ūdeņa, tad visbiežāk arī ar rezultātu būs grūti. Ja, ja arī jūs nospraužat cilvēku dzīvē, tad jo tas mērķis ir skaidrāks, jo jūs to apzinātāk, mērķtiecīgāk sasniegsiet. Teiksim, ja mans mērķis būtu tikt ārā pa šīm durvīm, tad man galvā šobrīd būtu algoritms, kas tad man jādara, lai es pa tām durvīm tiktu ārā. Pat tad, ja kāds šobrīd mēģinātu man aizkavēt, bet es ceru, ka tā nekas nenotiks. Tātad mērķis. Nu, un šeit ir tāds izvilkums, šis tieši piemērs ir iekļauts arī vadlīnijās, kuras es jau pieminēju, mazliet no puzuriem aiziesim, drusku par šūšanas prasmēm, darbs ar overloku, tātad, ja ir mērķis šis ir apgūt prasmi strādāt ar overloku, tad sasniedzamais rezultāts, kas spēj vai proti izpildīt darbu ar overloku, un tas tiek arī nodemonstrēts. Ja ir overloks, šeit es vēl mazliet, un par puzuriem arī to netraucētu pieminēt, jo arī programmā jāapraksta, kāda ir, nu, tā nosacīt sakot, materiālā bāze, kam ir jābūt, lai mēs to vispār varētu izdarīt. Ja? Jo šajā gadījumā nebūtu gluži loģiski teikt, nu, tad nākat katrs ar savu overloku. Ja? Mēs tagad skatīsimies, kā jūs to darat, to var izdarīt varbūt arī ar vienu, bet tad ir jāpadomā, kur mēs viņu tā uzreiz ņemsim. Savukārt par pašiem puzuriem tur arī vēl varēja būt niansīte. Piemēram, es to visu varu izdarīt no materiāliem, kur jau man smuki ir sagriezti pa posmiem, vajadzīgā garumā, tā kā aprēķināts, bet es varu sākt no tā, ka es aprēķinu, kā vajag, dodos pēc niedrēm vai iepērku tās, sagatavoju, un tad jau šis process atkal iegūst citu jēgu. Tātad praktiski ikvienam mēs varam padomāt dažādus variantus, un tas arī ir ļoti noderīgi, jo gan neformālā izglītība tāpat var papildināt šo viena prasme audzētu uz otru, varbūt cilvēks vēlas vēl kaut ko pilnveidot, kad pamats jau ir apgūts. Un tādā veidā atkal, nu, tajā mūsu izglītības tīklā tomēr piesaistīt ļaudis. Un uzdevumi tātad attiecīgi ir, kas soli pa solim būtu jāveic, lai mēs tiktu līdz prasmei strādāt ar overloku un iespējām nodemonstrēt to prasmi. Tā ir vēl, kas arī ir dzirdētā tad no mācīšanās teorijām un plānošanas, šī nosacīt sakot atpakaļ vērstā plānošana, kas varētu noderēt arī jūsu gadījumā, īpaši tad, ja tiešām šo rezultātu mēs vēlamies fiksēt. Tātad vispirms, kas būs šis sasniedzamais rezultāts, bet tad nevis uzreiz doties pie tā, kā tas notiks, bet kā vērtēs. Otrs nogriežņa gals tuvāk, kā vērtē. Jo tad ir skaidrs, kā man, kā pasniedzējam, kursu vadītājam, nu, jebkuram citam vai vispārīgi sakot skolotājiem, pedagogam, ir to jādara, lai tas notiktu. Šis te ir arī formālās izglītības klupšanas akmeņš šad. Tieši tādēļ, ka varbūt ir dzirdēti dažādi komentāri līdz pat bez tabū vai kādu citu masu mēdījiem, ka kaut kā nav taisnīgi eksāmeni, nav taisnīgi pārbaudījumi, mums prasa to, kas nav mācīts, nu vai tā bija, vēsture klusē, bet
iespējams tur varētu būt šī te nianse, jo labu gribot mēs uzliekam šo te, lai tad tiešām visas prasmes var tikt demonstrētas, pārbaudītas, bet pa to laiku jau tas process ir noticis. Mēs viņu atpakaļ vairs nevaram pagriezt, ja? Mēs esam īstenojuši. Varbūt ir vērts pielikt īpaši garākajām, kur kaut kas laika ietilpīgāks, paskatīties, kas būs beigās, jo, ja mēs redzam, ka īsti uz to nevirzās, varam mazliet, tā teikt, iepauzēt, veikt korekcijas, iespējams konstatēt ar izglītības guvējiem, kas tad tur ir pa problēmu, vai tāpēc, ka nesaprotam, vai vienkārši nevaram, un tad, lai arī tas rezultāts tiktu sasniegt. Šī recepte, ir tāda ieteicama izmantošanai, jā. Tā, te ir tas rakstīts, kas jau bija arī pieminēts gan par būtībā jūs nebūtu neesat vieni un vientuļi šādā vienotā ietvarā, jo ir arī vēl otra joma, tās ir valodu prasmes, kur arī ir stingri definēti rāmji, ja, kā tam būt, lai to varētu arī salīdzināt, gan tātad svešvalodu prasmes, gan valodu prasmes kā tādas, un arī pēc šādiem pašiem principiem, jā, tur tātad arī cilvēks vērtēšana varētu būt gan šis pašnovērtējums, ko cilvēki liek arī tātad izvērtējot savus valodu prasmes CV, vai tā ir pārbaude un konstatācija, vai tas tiek demonstrēts, ka saruna valoda ir lūk tādā vai citādā līmenī vai grupā un tam līdzīgi. Un, protams, arī šis Digikomp ietvars. Tā, šī te es ļoti ceru, ka klausītājiem būs pieejamas, ja, šīs prezentācijas. Tad jūs varat arī šo te dokumentu vai saiti uz to iegūt. Tur ir gan apjomīgs un varbūt vairāk akadēmiskai vidē, bet arī neformālās izglītības programmu vajadzībām atrodas, tā teikt, vērtīgi domu graudi, kas palīdz tātad noformulēt tieši gan tātad mērķi, gan šos sasniedzamos rezultātus. Tas ir tāds viens vēl papildu atbalsts, un tad arī jau pieminēja saistību dažādiem izglītības līmeņiem, izglītības veidiem un arī profesionālai izglītībai, domājot par to, ka jūsu programmās definētos rezultātus varētu atpazīt formālā izglītība, tad labs ceļš ir skatīties arī šādas lietas. Tātad Valsts izglītības satura centram ir pieejami izglītības programmu paraugi, tā lielākāties ir modulārās izglītības programmas profesionālās, es domāju, ja. Te es tā ar tuvāk ierakstīju meklētājā saistību ar tur būs datorsistēma tehniķis vai programmēšanas tehniķis, lai mums vismaz tāda līdzīga tā saskare, bet caurviju prasmes, kas ir digitālās, iet cauri visām izglītības programmām. Tātad varam atrast, varam izskatīt, un, piemēram, skatoties uz to datorsistēmu tehniķi, ir iespēja, kur smelties kādu ideju, jo visai programmai ir vesela virkne, kas nemaz šajā ekrāna izgriezumā nav ietilpināta, kādi ir šie sasniedzamie rezultāti. Bet tā, protams, ir lielā programma, tā ir formālā izglītība, un pats galvenais nevajadzētu šos visus automātiski aiznest uz neformālo izglītības programmu, jo tā jau nebūs kvalifikācija, tā būs neformālās izglītības programma. Bet kādu niansīti, es varbūt negluži Digikomp būs par spraudņu montēšanu, bet kādu niansi no tā var iegūt. Vai arī skatoties tāpat pie programmu paraugiem tālāk izvērstā veidā ir tā sauktā programmas karte, kur jau ir atsevišķi modulīši, un arī tajos ir sastāvdaļas, kuras iespējams uzrunā jūs, ka te varētu izveidoties neformālās izglītības programma, un arī tur var, tā teikt, strādāt vienotā ritmā, jo tas varētu izglītības guvējam tālāk atvieglot to atpazīšanas procesu, ka iekļauties, lai, ja kāds izdomā to darīt formālajā izglītībā, iegūtu, piemēram, kvalifikācijas apliecību, lai tieši šo te momentu viņam varbūt nebūtu jādara divreiz. Mēs varam pārliecināties vai varbūt vēlreiz pierādīt, ka to cilvēks tiešām zina. Un tādā
tādā veidā ietaupīt laiku, jo viens no svarīgākiem aspektiem un varbūt arī tas iemesls, kādēļ izglītībā neiesaistās tik daudz cilvēku, kā mēs vēlētos, ir laika trūkums. Ne tikai tāpēc, ka strādā no tumsas līdz tumsai, bet ir daudz kas cits, kas vienkārši neļauj mums tik daudz laika veltīt savam izglītības procesam. Mēģinam varbūt šo soli atvieglot, bet tas nenozīmē, ka tās programmas tiks padarītas kā vieglākas kā tādas. Ja? Tas vienkārši ir iespēja kaut ko nedarīt divreiz. Jo līdz pat nesenam laikam, piemēram, profesionālā vidējā izglītībā, varēja būt situācija, ja ir radniecīga profesija, kas tagad ir tā kā jau izskausta saistībā ar programmu paraugiem, radniecīga profesija, vienu kursu vienā izglītības iestādē cilvēks pabeidz, nākamo grib citā, mums tur 3 priekšmeti nesakrīt. Variants mēneša laikā fiksi iegūst atzīmi, varbūt, kas sanāk, ja ne. Ir otrs iespēja, un tā mums labāk patīk, nāc pie mums uz 1. kursu. Varbūt 18, 19 gados arī liekas, ka tas nekas nav, atnākšu vēlreiz uz to 1. kursu, bet cilvēkam, kas ir tā kā jau vairāk apzinīgā un nobriedušākā vecumā, negribas to gadu vēlreiz 1. kursā dzīvoties, īpaši tad, ja tur ir vēl kādi 6 gadi jaunāki cilvēki par viņu kopā. Bet varbūt ir šī iespēja, varbūt ne viss, iespējams daļa. Ja? Tad tas atkal ir tas, ko izglītības sistēma veicina un attīsta visās jomās un izglītības pakāpēm individualizēta pieeja mācībām. Tātad izglītojamā, jeb izglītības guvēja, individuālo vajadzību, konstatēšana, apzināšana un mūsu procesa virzīšana tā, lai tas būtu pēc iespējas tā draudzīgāk sakot. Ja? Tātad šie sasniedzamie rezultāti, kā redzat, ir katram modulim, un es arī vēlējos te uzsvērt to vārdu spēju, ja? Varbūt neformālās izglītības programmā netik daudz būs tas zina, tas notiek, bet to mēs netik ļoti pārbaudīsim, eksaminējot, atbildot uz jautājumiem vai pildot kādu testu vai citu pārbaudes darbu, bet spēja būs praktiskajā darbībā šo izdarīt, ko mēs no cilvēka sagaidām. Tas gan nenozīmē, ka jebkurš modulis vai programma vai priekšmets vai kurs iztiek pavisam bez teorijas. Pavisam nesen, man pavisam citā tā teikt kontekstā bija karsta diskusija ar pasniedzējiem, kuri pa visu vari teica, mēs esam praktiķi un kā mums tā teorija? Nevaru piekrist. Jūs nevarat, tagad, ja jums būtu Digicom, tad sāksim tagad mēs ar to. Varbūt, ka kādam ir, bet praktiski arī šeit jūs arī šī nodarbība zināmā mērā, tātad jums sniedz kādu sākotnējo informāciju par to, kas te būs. Un tad lielā lauvas tiesa tā visa satura ir daļa, kad cilvēki darbojas, kad viņi to izdara. Bet tā pavisam bez tā pamata, protams, nevajadzētu. Un arī, ja mēs vēlamies redzēt, kas ar ko ir saistīts, tad Valsts izglītības satura centrā ir arī pieejamas nozaru profesiju kartes, ko profesionāļi sadarbībā ir izstrādājuši, kā veidojas profesijas, kāda ir šī karjeras izaugsme. Tas varētu vairāk varbūt noderēt cilvēkiem, kas konsultē tos, kas vēlas izglītību turpināt, kas tev īsti ir un kur tev būtu tā kā labāk, bet netraucē arī zināt izglītības programmu veidotājiem, lai varbūt iespējams savus plānus tālāk veidot par kādām citām programmām, jomām vai cilvēkiem, kuriem visdrīzāk tātad jūsu mērķa auditorija būs jau ar kādu izglītību iegūta, lai kāda, bet tā būs jau, un varbūt mēs varam atrast arī, piemēram, kādu uzdevumu, kas tīri praktiski palīdz cilvēkam viņa dzīvē vai viņa darba gaitās atvieglot, jo tur tas ir parādās tās pašas digitālās prasmes, ko es jau pieminēju. Ja? Tagad ieskatoties manā rīcībā vēl ir drusku laika, un mēs varbūt varētu par šo tēmu mazliet tā kā tomēr padiskutēt, jeb kādu komentāru, vai šī te ideja par sasniedzamo rezultātu formulēšanu un to tālāko iekļaušanu, kā tas notiek, vai tas tā kā
ir skaidrs, saprotams, varbūt ir kādi komentāri droši. Jā, es domāju, ka noteikti diskusijas vēl raisīsies, bet šobrīd es gribētu laikam atskaņot mūsu tiešraides skatītāju jautājumus, ja drīkst. Jā, tāpēc, priecāsimies. Tiešraides skatītāji ļoti aktīvi uzdot jautājumus. Prieks. Atgriežoties pie sasniedzamajiem rezultātiem, tad ir tāds jautājums un jautā. Sakiet lūdzu, ja programmas pirmajā tabulā ir norādīti 8-9 sasniedzamie rezultāti, vai apliecībā var norādīt apvienotus un nozīmīgākos rezultātus? Paldies. Es teiktu tā, ka labākais veids būtu tos apvienotos un nozīmīgākos jau pašā sākumā nodefinēt. Tad nebūtu arī jādomā, no kā izvēlēties. Un tas ir tā, jums jāapgūst matemātika, dziedāšana, tas, rakstīsim matemātiku, tā ir būtiska. Es tā atkal vulgarizēju, bet labāk būtu lūk šo procesu, jā, tas ir mērķtiecīgi, un es pat ieteiktu, ka ir labi, kad jūs trenēsties sarakstīt vairāk, un tad skatīsimies, kuri jau ir tie, kurus pirmkārt mēs varam reāli īstenot, reāli izmērīt, un kas patiešām atspoguļo to, ko mēs gribam, un tad jau paliks arī tā, tā sakot, tīrā manta caur sietu. Jā, paldies. Un vēl viens jautājums. Sakiet lūdzu, no cik mācību stundām sākās neformālās izglītības programmas? Šāds ietvers gan nav definēts. Jūs varētu arī 2 stundām saveidot. Varbūt tas ir vairāk laika ietilpīgi jums saveidot nekā klausītājiem to vai tiem, kas darbojas īstenot, bet nav izslēgta, jo var būt kāda ļoti mikrodarbošanās, kas ir vajadzīga, bet neaizņem daudz laika. Un tad turpinājumā ir tāds jautājums, kā tad kvalificēt, ka tā ir neformālā izglītības programma vai tomēr to attiecināt uz citu veidu, piemēram, ikdienējo mācīšanos? Tad es varbūt tādā gadījumā atļaušos mazliet ātri aizskriet atpakaļ. Lūk, pie šīm te, ja. Tātad es te iesāku teikt, kas atšķir neformālos izglītības programmu no pārējām, kas tur uzskaitīts. Pirmkārt, ikdienējā mācīšanās nenorit pēc programmas, un tā nebūs jūsu kā izglītības satura veidotāju organizētu. To cilvēks dara, mēs šobrīd arī ikdienēji mācamies. Tālāk, ja tā ir neformālās izglītības programma, tā ir programma, bet tās rezultātā obligāti nav jāveic pārbaude, kas tiek fiksēta, datēta ar protokoliem, sarakstiem, un rezultātā tiek izsniegta apliecība, kas nav valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments. Tā ir apliecība. Tas atšķir šo programmu, bet programmai ir mērķis, ir rezultāti, ir saturs, ir bāze, kas to īsteno, kā to īstenos. Tad, ja bija jautājums par minimālajiem, tā teikt, par minimālo stundu skaitu, tagad parādījās jautājums, cik tad ir maksimālais stundu skaitu apmērs programmai, kurai var izsniegt pašvaldības atļauju. Jā, varētu teikt, ka griezti ir tikai debesis, bet te es negribu iejaukties to pašvaldību kompetencē, kur ir komisijas, kas šos jautājumus izskata, bet te atkal labs instruments ir sasniedzamie rezultāti. Vai mums vajag tik daudz laika, vai to sasniegt? Kāpēc vilkt garumā to, ko var izdarīt ātrāk? Vai, ja tie rezultāti ir tik daudz, mēs varam teikt, ka būs 1000 stundas, un tad iedomājieties, cik gara rinda gan izglītības guvēji pie mums veidosies, lai saņemtu neformālās izglītības apliecību par 1000 stundām. Tā samērojot, ja, jo nav ne tie zemie griesti, ne tie augstie griesti, tas lūk ir šis. Padomājot, ko es gribu, kāds ir šis saturs, kas būs galā, kā to pārbaudīs, un tad veidojas optimālais. Es nebrīnīšos, ja, piemēram, pēc viena cikla kāda īsa šāda programmiņa, jūs konstatējat, tik tiešām laika nepietika, nepaguvām kaut ko izdarīt. Un nekas netraucē veidot versiju, kur šis laiks tiek pielikts. Vai tieši otrādi mēs konstatējam, ka tur tā kā paliek brīva zona, kur īsti nezinām, kā aizpildīt un labāk šo apjomu samazināt. To būtībā tas arī šajās vadlīnijās, kuru
vāciņi tika parādīti, ja, tieši tur, kur ir izglītības programma izstrādē, ir neliela norāda par to, kā būtu ieteicams arī izvērtēt, cik kvalitatīvi tas mums ir, un tur arī var pēc tam veikt korekcijas, jo tā jau sāk šis ciklus. Kamēr tas neīstenojas, tikmēr mēs nespējam gūt, vai tiešām tā viss darbojas, kā mēs iecerējuši esam. Jā, paldies. Pagaidām tiešraides skatītājiem jautājumu nav. Tagad ir klātesošiem. Jā, liels paldies par šiem jautājumiem. Tagad ir klātesošiem jautājums, lūdzu. Labdien, Džulijas Niķere, Valmieras tehnikums. Es gribēju pavaicāt. Profesionālās izglītības programmās definējot sasniedzamos rezultātus, ir jānosaka, ko spēj, ko zina un ko izprot. Savukārt neformālās ir, ko spēj, ko zina, prot. Starp prot un izprot, vai ir atšķirība šajā gadījumā? Paldies. No valodas viedokļa, protams, un arī no jēgas, bet šeit jau ir, ka šī neformālā izglītība vairāk ir uz prasmju attīstību. Var arī rakstīt šo vārdu izprot, piemēram, par tiem pašiem puzuriem. Ja es izprotu, ja tas ir tāds mērķis un ja tam ir veltīts laiks, ka izprot šo puzuru nozīmi latviskās dzīves ziņas vispār kontekstā. Varbūt, ka arī tādu mērķi, tādu saturu kāds sev plāno un ieliek. Bet tad tikai teorētiski tur palikt, neformālā tomēr gluži nē. Es varbūt, jā, nedaudz arī papildināšu. Man bija arī komentārs, arī klausoties par sasniedzamiem mācīšanas rezultātiem un minēja to, ka izglītības likuma vēl tas nav noteikts, bet patiesība cauri visai izglītības sistēmai runājot par sasniedzamiem mācīšanas rezultātiem, mēs runājam par tādu savstarpēji saistītu zināšanas, prasmes un kompetences, jeb attieksmes. Un, jā, jūs precīzi minējat, ka cauri visam izglītības programmam, tā skaita neformāla izglītība, šī pieeja ir vienotā, kā aprakstīt mācīšanas rezultātus. Respektīvi, tās ir savstarpēji saistītas komponentes no kompetences, kuras es iegūstu no mācīšanas rezultātiem. Jo, piemēram, tas pats jūsu minētais piemērs par puzuriem, man vispirms ir jāsaprot, jāzina, kas tas ir, un tad man ir prasmes, ka es protu to salikt, zinot, ko es daru un kādiem mērķiem, un arī tā kompetence, kad es arī apzinos un savus mācīšanas rezultātus, un es varu pataustīt un arī zināt, kā man tālāk, kur man tālāk varētu attīstīties, vai kur es varu tos pielietot. Un līdz ar to arī definējot jebkurā jomā savus sasniedzamus mācīšanas rezultātus, ir ļoti svarīgi arī aplūkot šos visus 3 komponentus, jeb 3 domēnus, runājot par mācīšanas rezultātiem. Un arī aprakstos reflektēt uz to, ka cilvēks zina, saprot un arī prot pielietot beigās. Jā, šeit es tad varbūt ne gluži tajā apliecībā, bet programmas ietvarā to varētu, jo tad jūs varat arī nokonstatēt kaut vai jautājot, vai, ka, tad ir izprasts vai nav. Jo dažu lietu apguvēji, protams, varētu teikt, kā mēs izmērīsim. Es tagad pajautāju, vai ir saprotams par mācīšanās rezultātu nozīmīgumu, viss piekrītoši māja ar galvām, un ir kādreiz tāda situācija, varbūt bijusi ar skolēniem, audzēkņiem, studentiem, varbūt tāpēc, ka ne, bet ir citi veidi, kā mēs to mazliet tā kā netik tieši jautājot, ja tad varbūt vienkārši cilvēks samulst, vai es visu zinu, vai nezinu neko, labāk drošības pēc, tad man vēlreiz pastāstīs. Bet darbībā, jo, ja es neizprotu, es vienkārši to nevarēšu izdarīt, nesanāks. To var redzēt, un tad, te ir tā vājā vieta, varbūt paskatāmies pamatprincipus, Varbūt vēl klātesošiem, būs jautājumi, tad Laura. 8 minūtes līdz kafijas pauzei, bet mēs tās varam arī. Jā, bet pēdējais jautājums ir tiešsaistē, mums šodien ļoti aktīvi skatītāji. Lūk, ir jautājums no tehnikuma. Vai būtu iespējams pieskarties tematam par neformālās izglītības programmas noformēšanu tehnikumos? Vai šobrīd neformālās izglītības programmas un esošais regulējums tā kā varētu būt saistošs tā kā profesionālās vidējās izglītības iestādēm, jo šeit min jautājumā, ka šovasar noteikumi mainījās un par neformālās izglītības programmu noformēšanu vairāk nav informācijas?
Tā, tad tagad tā informācija, ko es nezinu, es ceru, ka to redz arī tiešsaistes skatītāji, te arī tas ir atrunāts. Tātad saskaņojumu nevajag, bet kārtība, kuru mēs jau te esam pieminējuši daudzkārt, nosaka, kā veido šo programmu. Es te parādīju tikai par sasniedzamiem rezultātiem, bet tālāk ir materiāla tehniskā bāze, pedagogi un viss, pēc kura arī tā programma tiek veidota. Vienīgais būs atšķirība, ka, ja tā ir akreditēta izglītības iestāde, nav nepieciešams saskaņojums attiecīgajā pašvaldībā. Tad pēc būtības šīs te neformālās izglītības tepat jau ir ierakstīts jau tādos lielos virsraksta līmeņos, jā. Forma, valoda, saturs, apjoms, īstena un tā tālāk. Jā. Tam ir arī šai kārtībai ir arī pielikumi, kur ir šīs apraksta paraugs. To var izmantot un pat vajag izmantot. Jā, tad tas ir saistoši arī profesionālās vidējās izglītības iestādēm. Laura, es eju pie tevis, nāc pie mums. Nē, bez mikrofona, Laura, nerunāsim šodien. Es nāku pie tevis. Paga, Laura. Paldies, Anita, parādīja mūsu visu mājaslapu, tur tiešām arī ir. Un ko es gribēju akcentēt, mēs izstrādājām metodiskos ieteikumus modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādē, kas ir mājaslapā. Un mēs tiešām toreiz, mums bija tik garas diskusijas, un mēs esam tik daudz par to runājuši. Būtībā sasniedzamais rezultāts ir spēja, zina, izprot. Un tur tehnikumi jau to vislabāk saprot. Tas ir kā tāds pantiņš, spēja, zina, izprot, vai ne? Droši man liekas, ka mums ir jālieto arī sasniedzamo rezultātu formulēšanā neformāla izglītībā, jo neformāla izglītībā, tāds ir tas, tā ir tā definīcija, spēja, zina, izprot, ko mēs esam tur iestrādājuši, bet kā arī profesionālās izglītības programmas tiek izstrādātas. Bet ko es man ļoti gribējās, Anita, es tev, piemēram, es tev palūkšu tādu konsultāciju, man ir 2 programmas, es atnesu tev atļaus izsniegšanai, vai es arī esmu iesniegus kaut kādā, projektu konkursā. Man ir 2 neformālās izglītības programmas, mēbeļu galvnieks un koka krēsla izgatavošana. Mēbeļu galdnieks un koka krēsla izgatavošana. Ko tu teiktu par šīm programmām? Jā, šo jau mēs te esam daudz diskutējuši. Tātad to cerams dzird arī visi tiešsaistes. Es arī pieminēju savā uzstāšanās reizē šoreiz, kā neformālā izglītība, process un tas, kas rezultātā iegūts, tā nav kvalifikācija. Tā nav arī kvalifikācijas daļa. Tātad šādus nosaukumus mēs nelietojam, jo tam ir cits ietvars, tam ir noteikts pārbaudījums ar savu struktūru, tam ir fiksēti rezultāti un cita tipa dokuments par šīs programmas apguvi. Bet par koka krēsliem, jā, jo mēbeļu galdnieku programmā varētu atrasties modulis vai moduļa daļa, kurā varētu ieskaitīt kādam, kas, piemēram, grib iegriezties formālajā izglītībā, šo daļu. Kāpēc uzreiz vīrietim tikai? Kas ir teicis, ka sieviete nevar koku krēslu izgatavot? Var izgatavot. Bet, tātad, jā, tas bija, paldies, Laura, tātad vēlreiz akcents runājot par pašu programmas nosaukumu, tas nav kvalifikācijas nosaukums. Jo Jā, jo Jā, es tad pateikšu Lauras vietā, jo pretējā gadījumā jums tie, kas saņēmuši apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi 100 stundu apjomā ar mēbeļu galdnieku, dosies uz iestādi un taisīsies strādāt un būs ļoti pārsteigti, ka tur viņus neviens negaida. Kā tad tā? Šī vienkāršā iemesla dēļ, jo tā nav kvalifikācija. Jā, liels paldies jums par izturību. Varbūt ir vēl kādi komentāri, iebildumi, jautājumi. Tieši saistē mums nav jautājumu un komentāru. Mēs esam atbildējuši laikam uz visiem jautājumiem. Ja klātesošajiem noteikti ir, tad uzdodiet, bet izmantojot iespēju arī turpmāk jūs varat noteikti diskutēt. Šobrīd mēs vēlamies pateikt paldies mūsu tiešraides skatītājiem un atvadīties un noteikti arī informēt par to, ka mūsu semināra ieraksts būs pieejams arī Apple YouTube kanālā un noteikti arī Apple platformā, kā arī ir visi reģistrētie dalībnieki un tie, kuri ir pieteikuši tiešraides skatītāji ir pieteikuši semināra video materiālu un arī
prezentāciju saņemšanu, saņems tos savos e-pastos. Paldies par jūsu uzmanību un tiekamies citos pasākumos. Anita, varbūt kaut ko piebilst. Tikai kā paldies par cītīgu klausīšanos arī par daudzajiem jautājumiem un savukārt izmantošu iespēju, jo diez vai, ka tikšos ar jums, tad arī priecīgus tuvojošos valsts svētkus. Paldies! Mēs redzam 5 dimensijas, kur pirmā dimensija ir kompetences, kompetenču joma, tad otrā dimensija ir šo kompetenču jomu apraksti un nosaukumi, tad 3. līmenis ir apgūves līmenis, 4. ir zināšanas, prasmes un attieksmes, kas raksturo katru no kompetencēm, un 5. ir piemēram. Tur visu laiku tas ietvers līdzi. Viņš ir pietiekami apjomīgs un pietiekami liels, lai jūs neatcerētos to no galvas. Līdz ar to strādājot ar šīm programmām, vismaz man arī ir blakus atvērts šis dokuments, kurā visu laiku sanāk iemestā aci, jo tiešām to visu atcerēties arī nevar. Bet šeit jūs redzat šīs 5 jomas. Un šo jomu raksturojums, tātad kādas ir šīs spējas attiecīgajā jomā, kas tiek sagaidītas no personas attiecīgajā šajā kompetenču jomā. Un tas dod arī tādu paraugu, par ko mums ir jādomā, par kādām spējām, par kādām prasmēm mums ir attiecīgajā kompetenču jomā jādomā. Otra tabuliņa, kas ir ļoti svarīga un noderīga, kur mēs redzam visas šīs 5 kompetenču jomas un attiecīgi pie katras kompetenču jomas kompetences. Un domājot arī par šiem sasniedzamiem mācīšanās rezultātiem, par kuras programmu un tēmām, mēs uzreiz arī paturam prātā, kura joma un kura kompetence attiecās uz to. Savukārt, domājot par līmeņiem, tad ir 4 galvenie līmeņi, kopējie līmeņi, tad pamatlīmenis, vidējais līmenis, augsts līmenis un īpaši specializētais līmenis. Un šie līmeņi sadalās vēl detalizētāk 8 apakšlīmeņos. Un šos līmeņus nosaka tad uzdevumu sarežģītību, cik sarežģīti vai vienkārši ir uzdevumi. Tad patstāvīgums, cik cilvēks spēj to veikt patstāvīgi, vai viņam ir nepieciešama cita palīdzība, vai viņš varbūt pat spēj jau mācīt citus un palīdzēt citiem. Un kognitīvā joma. Un šodien mēs runāsim par pirmajiem 3 līmeņiem, tātad, kas ir pamatlīmenis un 3. līmenis ir vidējais. Bet tā kā mēs neesam tik daudz, tad mēs vispār skatīsimies tās programmas, kas ir uz 1. un 2. līmeni. Kur ir vienkārši uzdevumi ar palīdzību no malas un šī kognitīvā joma, tad ir spēja atcerēties, ka šim cilvēkam tad ir jāspēj atcerēties veikt noteiktas darbības. Vēl vienreiz, es nelasīšu šeit visu, jums pēc tam arī to prezentāciju iedos, bet tad galvenie atslēgas momenti, kas raksturo 1. līmeni, tad ir spēja veikt vienkāršus uzdevumus un labi strukturētas digitālās darbības ar citu palīdzību un šī kognitīvā joma tad atcerēšanās. Un 2. līmenim tātad ar spēju patstāvīgi vai norādījumiem pielietot digitālās tehnoloģijas ikdienas darbībās, veicot zināmas izvēles un risinot vienkāršas problēmas, spēja veikt patstāvīgi vai ar citu norādījumiem, ja ir nepieciešams, un arī šī kognitīvā joma ir atcerēšanās. Un 3. līmenis, kur ir spēja patstāvīgi izmantot digitālās tehnoloģijas, pārzinot vairākus rīkus un resursu funkcijas, kā arī spēja atrisināt sarežģītākas problēmas un efektīvi komunicēt digitālajā vidē. Arī spēja strādāt patstāvīgi un ir kognitīvā joma ir izpratne.
cilvēks izprot, ko viņš dara, kāpēc viņš dara, un kas viņam ir jādara, lai sasniegtu konkrētus mērķus un rezultātus. Un tad vēlreiz paskatoties par šo izglītības programmas kartēšanu pret DIKOM, tad izglītības programmas mērķis, tas ir atbilstoši DIKOM kompetenci vai kompetenci apraksts, priekšnoteikumi. Tad tas ir DIKOM kompetenci apraksts, kas ir nepieciešams programmas uzsākšanai, mērķa auditorija šie kompetenci profili un sasniedzamie rezultāti. DIKOM tie ir tātad zināšanas, prasmes, attieksmes un autonomijas. Un, kā jau kolēģi pirms tam ļoti labi un daudz pastāstīja, tad par to, kad sasniedzamie mācīšanās rezultāti, tad viņi parāda, ko dalībnieks būs spējīgs izdarīt, ko viņš spējas izdarīt pēc mācību programmu apguves. Un DIKOM tās ir zināšanas, prasmes un attieksmes, kas veido šo kompetenci un kas nosaka spēju izdarīt vienas vai otras lietas. Un savukārt, neformālās izglītības programmās tad ir jāapraksta šīs spējas, zināšanas, ko spēj, ko prot un ko zina. Kaut kādā ziņā tas sasaucās ar DIKOM šiem te aprakstiem. Varbūt tās vienīgais tas tāds nianse ir par šo te protu un izprotu un attieksmi. Ja DIKOMs to vairāk definē kā attieksmi, tad neformālajā izglītībā tā attieksme varētu zem šīm prasmēm, zem šī prota parādīties. Lūk. Šeit ir piemērs, kur ir kompetenci joma, informācijas un datu lietpratība. Kompetence ir datu informācijas un digitālā satura pārlūkošana, meklēšana un filtrēšana un sasniedzamo mācīšanās rezultātu apraksts. Ja? Tātad dalībnieks ar pieredzējušāku lietotāju palīdzību spēs izmantot pārlūku programmas, izlases, grāmatzīmes un vēsturi, lai izgūtu tīmekļa lapas. Pārvietoties tīmekļa pārlūku programmas funkcionalitātei, tostarp izmantojot ikonas, rīkjoslas un atvērt jaunas cilmes. Veikt pamata meklēšanas, izmantojot meklētāju programmas ar atbilstošiem atslēgvārdiem. Identificēt no meklētāju programmu rezultātu kopas to saturu, kas atbilst personas mērķim. Izmantot kartes, navigācijas lietojumu programmas, atrašanās vietas meklēšanai un maršrutu plānošanai. Tad spēja izmantot, spēja pārvietoties, spēja veikt, identificēt, izmantot, tad ir šis darbības vārds. Kas nosaka šo spēju un prasmi izdarīt. Lūk, tas ir tāds ievads